Neskatoties uz sakāvu pie cēsīm, Baltvācu mužniecība vēlreiz mēģinās glābt savas privilēģijas Latvijā. Ģenerālis von der Goltz 1919. gada 21. augustā atdod visu savu armiju Bermontam. Bermonts Angļiem un Frančiem mēģina iestāstīt, ka cīnīsies pret komunistiem, un sev padotos militāros spēkus nosauc par Rietumkrievijas atbrīvošanas armiju. Tomēr slepena vienošanās ar vāciešiem paredz vēlreiz mēģināt sakaut Latvijas armiju. Bermonta plāns ir zināms Latvijas armijas vadībai. Tiek pārtrauktas Latgales atbrīvošanās cīņas. Liela daļa no rīcībā esošajiem spēkiem tiek novietota pret Bermontu. Kaut arī Latvijas armiju strauji papildināja jauni brīvprātīgie, trūka kara tehnikas, artilērijas un ziemas apģērba. Kurzemē teorētiski valda Latvijas pagaidu valdības administrācija, bet tikai lielākajās pilsētās ir nelielas latviešu karavīru grupas. Bermonta spēki ir koncentrēti ap Jelgavu. Vācu armija, kura kopš Rīgas ieņemšanas nav pret komunistiem karojusi, tagad Bermonta vadībā ir izkaisīta pa visu Kurzemi. Latviešiem gada laikā vēlreiz būs jāatbrīvo Kurzeme. 1919. gada 8. oktobrī Bermonta armija sāk uzbrukumu Rīgai. 10. oktobrī viņi ieņem Pārdaugavu un visu tūmā esošo Daugavas kreiso krastu. Latviešu sīkstās pretestības dēļ bermontieši cieta lielu zaudējumus. Viņiem neizdevās aplenkt latviešu armiju un to iznīcināt. Bermontieši pat netika pāri Rīgas tiltiem. 15. oktobrī latvieši pārgāja pretuzbrukumā. Pie Baudarājas sekmīgi pārcēlās pāri Daugavai un nonāca bermontiešu aizmugurē. Tā kā latviešiem trūka artilērijas, ko lietot pret bagātīgi bruņotajiem bermontiešiem, palīdzību ar artilērijas uguni sniedza Daugavgrīvā stāvošie angļu karakuģi. 11. novembrī visa Rīga bija no bermontiešiem atbrīvota. 4., 14. un 15. novembrī bermontieši bez sekmēm uzbruka Liepājas garnizonam. Liepājā atkal artilērijas trūkuma dēļ latviešiem nācās prasīt palīdzību no sabiedroto karakuģiem. 1919. gada 18. novembrī, jūsdamies sakauts, Bermonts Avālovs pameta savu armiju. No oktobra vidus līdz novembra beigām Latvijas armija cīnījās ar bermontiešiem. 1. decembrī Latvija bija no bermontiešiem atbrīvota. Kamēr latviešu armija karo pret bermontiešiem, Lietuva un Polija cīnās pret komunistu armiju, lai atbrīvotu savas zemes un tai pašā laikā palīdz latviešiem. 1920. gada janvāra sākumā lietuviešu armija sasniedz Daugavu pie Ilūgstes. 3. janvārī poļi palīdz atbrīvot Daugavpili un Višķus. 7. janvārī latvieši ieņem Viļaku, bet 10. janvārī komunistu armija pāriet pretuzbrukumā un izsviež poļus no Višķiem. 13. janvārī Pēteris Stučka izbeidz padomju Latvijas darbību. 14. janvārī Latvijas armija atbrīvo Jaunlatgali. 20. janvārī latvieši atbrīvo Kārsavu, tad Viļānus, 21. janvārī Rēzekni un 30. janvārī Zilupi. 1920. gada 1. februārī, sasniedzot latviešu tautas etnisko robežu, Latvija noslēdz pamieru ar komunistisko Krieviju. 1920. gada 11. augustā Padomju Savienības Krievi paraksta miera līgumu un atsakās no latviešu tautas un Latvijas zemes uz visiem laikiem. Kara darbība ar bruņoto spēku sadursmēm beidzās tikai 1920. gada septembrī, kad Latvija un Padomju Savienība apstiprina miera līgumu. Karam beidzoties, Latvijas armijā bija 76 384 vīri, lielākoties brīvprātīgie.